Prezidents tautas uzvalkā skalpeli rokā un tauri. Mēs esam stipri vai traumēti, bet drīz jau tāpat būs cauri. Premjers Antiņa žaketē hūtīti pakausī baltu. Ja viņš nebūtu vīrietis, kopkorī dziedātu altu. Drosmīgi lūkosies priekšstāvji, uz upuriem sakšās un svārkos, kas soļos uz abām vēl savējām, ne tā kā Bagdādē zārkos. Prezidents tautai pamasēs salauzto mugurkaulu, un kā vienmēr nāks 5. gads ar daudzparteisko Paulu. Koris kā eņģeļi uzdziedās, pat apsardzes kuiļi smaidīs, nopēdīs brunčotās zeltenes un jocīgi rācijas spaidīs. Kad diriģēs pēdējie dižgari, tauta tā sirsnīgi pamās, kā gadsimtiem gavilēs vadoņiem, tiem pašiem, ko jaunedēļ lāmās. Svētki vēl mirkli tos apvienos, valdību orgrupu kori, būs ēterā pasākums noraidīts un peļņa ar kā par ori. Godam skaņraži klanīsies, slaveni dzejnieces staros, tikušie pabaros tikušos, nabagus ekrāni bāros. Tautai svētdienas pacēlums beigsies pirmdien no rīta, kā radusi tā arī turpinās izdzīvot aplaupīta. Prezidents tautas uzvalkā skalpeli rokā un tauri. Mēs esam stipri vai traumēti, bet drīz jau tāpat būs cauri.